4. maijs, Krastmala, ļoti saulaina diena bija, es biju šortiņos, es biju Krastmalā, un kā nu nebūtu, jo man liekas, kaut kādos 10. vai 11. no rīta aptuveni, tajā laikā es biju Svētā gara turnī, kas ir prezidenta pils faktiski sanāk Svētā gara tornis, tur, kur sarkanbalts sarkanais karogs augšā stāv un devu skautu zvērestu, jeb skautu solījumu. Un, protams, ka man toreiz kā mazam puikam skautu formā ar zaļo kaklautiņu un šortiņiem un garajām skautu zeķiem, tas bija diezgan labs tāds piedzīvojums. Pirmkārt, mēs bijām ļoti saviļņoti, jo mēs bijām vieni no pirmajiem vispār skautiem atjaunotajā Latvijā, kas deva skautu godavārdu. Tas bija 1990. gads, tiešām, liekas, pirmie vai otrie. Un faktiski uzreiz pēc skautu godavārdu mēs arī devāmies Krastmalā. Un tur bija daudz cilvēki ar radioaparātiem pie ausīm un sarkanbaltsarkaniem karogiem. Bija ļoti labs laiks un ārā spīdēja saule. Un toreiz bija kaut kāds tāds, likās, ka tā bija ļoti zīmīga diena, jo vēl 4. maijs, godavārds un proklamēšanas diena un viss tāds, nu. Man liekas, ka viens no iemesliem, kāpēc joprojām ļoti labi to dienu arī atceros, ir šīs skautu godavārdu došana. Šodien, tā kā 21 gadu vēlāk, es gribētu novēlēt visiem Latvijas iedzīvotājiem vai latviešiem, es citējuši daļu no tā skautu godavārda, respektīvi katru dienu pildīšu pienākumu pret Dievu un dzimteni. Un es gribētu īstenībā vienmēr atcerēties, lai vienmēr jums tā kā atgādināt, lai kur jūs kādā pasaules malā nebūtu, vienmēr atcerēties to vārdu dzimtene.